Labdien! Esiet sveicināti epizodē Pēcinieks Petersons. Piektdienā runāsim par investīcijām. Sveiki, Kristap! Sveiks 6. martā, 6. epizodē. O, cik skaisti, cik skaisti. Šoreiz pateiksim sākumā, ka nekas šeit runātais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija vai ieteikums, jo tas tā nav. Un tad, kad mēs kaut ko runājam par investīcijām, tad katram pašam ir jāvērtē savi riski un sava atbildība. Šajā raidījumā mēs runājam par investīcijām. Mēs runājam par investīcijām ne tikai tiešā veidā, bet arī tās interesantās lietas, kas notiek pasaulē, tās interesantas lietas, ko mēs esam pamanījuši, un visu laiku domājot par to, kā tas potenciāli varētu ietekmēt kādus notikumus. Mazliet ieskicējot, par ko mums šodien plānā ir parunāt. Protams, mēs nevaram neiesākt ar karu Irānā, vai karš Irānā, tā varētu to nosaukt, jā. Un mēs pēc tam tālāk turpināsim. Mēs abi divi ar tevi šonadēļ esam dažādās vietās kaut kur bijuši, un tad dalīsimies ar atziņām, kas no turienes ir gūts, vēl mazliet par Warrenu Buffetu. Un tas ir tā, ja jūs sākumā gribat zināt, kas šajā epizodē būs, un lai nepazaudētu uzmanību līdz beigām. Bet tad pieķeroties klāt Irānas notikumiem, atcerēsim, vēl mēs pirms nedēļas runājām, ka tur tiešām ir viss kaut kas savilkts. Bet tajā pašā laikā saka to, ka varbūt nemaz tādam ļoti ilgstošam vai ļoti tādam intensīvam karam tur varbūt to resursu nemaz nepietiktu. Sestdien no rīta pamodāmies, vai kurš naktī kādas notifications saņem, ja, ka sestdien no rīta pamodāmies un ir viss sācies un ar diezgan lieliem pārsteigumiem, ko paši irāņi nebija gaidījuši, kādā tas pats process, kā viņi šoreiz izvēlējās to visu darīt pretstatā ierastajam, ka tipiski gaida triecienus naktī, un tad naktī kamenēja un ja bijušais Irānas līderis, un tad pārējie visi iet bunkuros. Bet šoreiz bija cita taktika, to, ka notaimoja, jeb sagaidīja, kad viņiem ir liels tikšanās paredzētas, un vienkārši dienas gaismā, tā teikt, ar raķetēm un visu pārējo ar masīviem uzbrukumiem vienkārši saspradzināja. Un mēs vēl turās nonāksim pie tādas investīciju sadaļas, es arī tev iedošu vārdu, bet, protams, tādā globālā kontekstā tas, kas mani īpaši daudz satrauc, ir pats signāls kā tāds, ka tā var darīt. Jā. Tā var darīt, ka varbūt, ka nevis var vai drīkst, bet, redz, viens izdarīja, jā, arī šādi, un kāpēc citi nevarētu, jā, Bet, ja runājam par investīciju pasaules ietekmi, tad pārsteidzoši maza ietekme ir bijusi uz to pašu S&P 500 indeksu un lielajiem akciju indeksiem vakardien vakarā. Bet arī, starp citu, es gatavoties mūsu šodienas sarunai, vakar skatos, tagad jau kaut kas sarkanāks, varbūt ir kaut kāds jau tāds nopietnāks sajūta parādījusies. Šorīt no rīta pamostos, skatos, vakar mīnus 0,5% S&P 500 indeksam. Bet ko tu saki par Dow Jones? Labi, tam mazliet vairāk šis te kritums, bet jebkurā gadījumā šie abi divi kritumi ir tādi, un arī pārējiem akciju indeksiem tie ir tādi, kas, viņi tā kā nesaskata šim nekādu būtisku pagaidām risku ietekmi uz kopējiem visiem globālajiem procesiem. Jā, tur kaut kas notiek, darām tā saucamo risk off, jeb kaut kādas pozīcijas piefiksējam, kaut ko pārdodam, bet tā citādāk. Nekas jau tur baigi nebūs. Un, es nezinu, ko tirgi ceno iekšā, vai tas, ka tas ātri beigsies, vai tam, ka tam nebūs būtiskas ietekmes. Bet rezultāts ir tāds, ka lielas kustības nav. Ja neskaita naftu, kuras cena ir pieaugusi nedēļas laikā par 20%, un kur īstenībā jau ir iepriekš mazliet pieauga, tad citos aktīvos, lielajās aktīvu klasēs tādu ļoti strauju izmaiņu nav. Un tas, protams, ļoti interesanti. Un naftai, lai gan šķiet, ka šis kāpums, viņš jau ir jūtams, protams, jā, tas 20% pieaugums un pēc tam īstenībā vēl dažu nedēļu vai pat mēnešu iepriekšējais kāpums. Piemēram, šogad naftas cena, ja mēra pēc abi divi, gan Brent, gan WTI, kopš gada sākuma ir plus 40%. Jā. Nedēļas laikā tad katrs tur ir gandrīz 20% pieaudzis. Tā kā tas kāpums ir diezgan droši vien jūtams, viņš kaut kādā mērā, ko tas tālāk visu ietekmē, mēs varam parunāt, bet varbūt tu padalies ar pirmajiem iespējiem un par šo visu notikumu, un es pēc tam vēl dažas nianses, ko man gribās šī visa kontekstā pateikt.
Jā, man liekas, Kaspars aizķēra ļoti interesantu tēmu, par ko es arī labprāt gribētu mazliet paplašināt. Tas stāsts par to, kāpēc un vai un kā indeksi vispār reaģē uz kaut kādiem šādiem notikumiem. Un man liekas ļoti arī šī tēma interesanta no tāda viedokļa, ka tie ziņu virsraksti mēdījos ir pietiekami apokaliptiski. Viņi ir tiešām, nu, tur ir cilvēki ieguldījuši savus radošos resursus, lai padarītu to, nu, to bildi ļoti melnu. Un tu jau īsti pat arī nesaproti vairs tā realitāte, nu, kāda viņi ir, jo, nu, sociālos tīklos tu redzi Dubajā, tur it kā cilvēks staigā pa ielām, jā, raķetes virs galvas, tur ballītes joprojām notiek, un, un tā, bet tā pašā laikā tirgi, nu, tā kā tu palasi tos virsrakstus, piemēram, par to pašu mākslīgo intelektu, joprojām, ja, viss iet uz augšu, viss turpinās tā, it kā nu vienkārši nekas nebūtu noticis. Un es pat paskatījos mazliet dažs tā kā notikumus arī atpakaļ un ciklus arī atpakaļ, un es redzu to, ka tirgi tā uzvedušies ir vienmēr. Nu, gandrīz varbūt ar tur dažām nu, tādām bija daži izņēmumi. Irākas karš bija izņēmums, ja, kad Kolins Pāvels tur paziņoja savā laikā. Tur bija lielāka svārstība un tā tālāk. Bet vispār kopumā tirgi ļoti nereaģē uz šo visu, un tas iespējams pat ir kaut kādā ziņā tāda indikācija, ka ar pasauli iespējams viss būs kārtībā. Nu, ja mēs tā skatāmies tādu globālo bildi, ka investori jau šitam visam ir gājuši cauri, viņi tic tam, ka tā attīstība būs, un tas vilciens iet uz priekšu. Un kaut kādā ziņā es vienkārši šo aspektu, ko tu minēji, es gribēju viņu vienkārši tā izcelt un drusku varbūt uzsvērt, ka tur varbūt tāpēc arī, nu, varbūt tirgi nav tādi rādītāji uz to, nu, vai ir slikti, vai varbūt vēl sliktāk, vai kā tam līdzīgi. Nu, tā kā, es nezinu, Es tādas uzreiz gribu pārdomas. ielikt iekšā par šo tirgiem. Man liekas, ka ļoti nozīmīga ietekme šobrīd ir tam saucamajam aklajam bidam. Jeb tas, Jā, kurš neskatoties ne uz ko, vienkārši pērk. Un šī pasīvā ieguldīšana, jeb indeksu ieguldīšana arī, kur mēs zinām, tā skaitā arī mūsu pensiju nauda, arī par šo tēmu mēs šodien parunāsim vēl, bet arī mūsu Latvijā pensiju plāni diezgan liela daļa ir šajā te jau indeksu ieguldīšanas piegājienā. Un viņi par šīm lietām nesatraucās. Mēs skatāmies, pirmdienā pamostamies, kā tur tirgi ietekmēt un tam līdzīgi. Viņi nesatraucās. Viņiem burvis nestraucās. tas, ka mēs vienkārši pērkam. Nevērtējot, mēs no sākuma izvēlējāmies, bet to dara visā pasaulē. Tā nav tikai mūsu pensijas nauda īpatnība. Bet šis indeksu aklais ieguldīšanas piegājiens, nu tādā ziņā to, ka tu neskatoties uz to, kas notiek, kas mainās, nemainās, tu vienkārši naudu liec iekšā un es tagad negribu mētāties ar cipariem, cik lielu daļu no kopējām šīm naudas plūsmām veido šīs pasīvā ieguldīšana. Bet viennozīmīgi ir ļoti, ļoti lielos līmeņos. Un, lai tas mainītos, tad jāsāk ir jānotiek daudz lielākām kustībām aktīvajos tirgos. Un, jā, un šis pasīvā ieguldīšana, viņi ļoti, ļoti, manuprāt, izlīdzina šīs uz leju kustības. Jā. Viņa varbūt nerada arī īpaši daudz uz augšu, bet viņa būtiski izlīdzina. Bet Viņi notur to līmeni tādu, ka mums rodās šī sajūta, ka pasaulē viss ir kārtībā. Jā, Nu, tā jā, kā, jā, nu, tā kopumā. jā. Bet, jā, var skatīties, protams, atsevišķi uz naftas cenām un tā tālāk, kaut gan arī, nu, paskaties, nu, labi, nu, pietuvosies, var pāries pāri $100 ja, par naftu, par barelu, bet, nu, arī Bloombergs ir izrēķinājis, ka pat jau uziet līdz kaut kādiem 112 un kaut kas tam līdzīgs, tur bija kaut kāda aprēķina, es redzēju, nu, tā arī precīzi varbūt necitējiet man, bet tur bija kaut kāda 112, ja viņi noturās kaut kādu noteiktu laiku, 2 nedēļas vai kā tam līdzīgi, īsti liela ietekme tāpat uz globālajiem, teiksim, tirgiem vai kā tam līdzīgi tam nebūs, un arī uz liels spiediens uz cenām, uz potenciālām likmēm arī nebūs. Tā kā ja šis patiešām, kā saka, nu, iekapsulējās un paliek 2 nedēļu robežās, tad tehniski mēs esam
kā saka, pārdzīvojuši. Ja nē, nu, tad tur ir jāskatās. Bet arī tās prognozes nav tādas ļoti, ļoti, nu, kā saka, traģiskas. Es gan gribu mazliet to tumšo pusi, varbūt Labi. scenāriju iedot. Šādā gadījumā, manuprāt, viena lieta, ko arī varbūt nepietiekami novērtē, ka varbūt arī brīdī, kad Krievija iebruka Ukrainā, tad nenovērtēja Ukrainas spējas noturēties un tikt tālāk ar šo visu. Man šķiet, ka varbūt rietumu pasaulē, tīpaši Amerikā, ir doma tāda, ka mēs tagad, nu tā, 1-2 un rokas noslaukam, un tūlīt mēs būsim tikuši galā ar šo problēmu, ko viņi tur saredz Irānā un ko viņi atrisināt grib. Bet es domāju, ka ir gan liels risks, ka tas tā neizdosies tik ātri. Savukārt likt tā teikt kājas uz zemes, jeb karavīrus. Tas, es nezinu, vai viņi to riskētu, tad, lai atkal piedzīvot kārtējo kaut kādu scenāriju, Irāku, Afganistānu vai kaut ko tam līdzīgu. Un tik milzīga valsts ar tādu reliefu tas nav tā kā. Es ar vienu citu mēs tur runājām, jo tas nav tā kā pāriet mūsu līdzinumiem pāri. Ja? Un līdz ar to tad ir gan liels risks, ka šis viss ievelkās. Un varbūt, ka ja rietumos tā doma ir tāda, nu mēs viņus tagad sasitām un viņi tūlītās mums padosies, ka varbūt tur ir tieši pretējais tāds, ka nu, jūs mums uzbrukāt, mēs jums mūžīgi atriepsimies. Bet tas tā var būt, Kaspar. Jā. Tā nav problēma. Viņi var arī mūžīgi ņemties, Jā. un tas karš tur var iekapsulēties. Bet ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir ietekme uz ārējo. Jo, ja viņi padara viņus kaut vai kaujas nespējīgus, ar to pilnīgi pietiek, lai to šaurumu atvērtu atkal vaļā. Viņi, principā, nevienam nekas nedraud, viss turisms, viss naftas industrija, viss attīstās. Un, jā, valsts ir bišķi sačakarēta un, kā saka, tur, lai viņi paši tiek galā, ja, bet uz pārējiem tā ietekme nav. Tā kā es vairāk biju to domājis, aktīvā fāze, kurā tiek slāpētas kaut kādas pasaulē nepieciešamās tur naftas, gāzes un tā tālāk rezerves. Tieši šajā kontekstā, manuprāt, šonadēļ bija ļoti zīmīgs pavērsiens, to, ka Zeļenskis ziņoja, ka pie viņa ir vērsušies gan ASV, gan no šīm te līču valstīm par to, ka nu, varbūt varētu padalīties ar zināšanām, tehnoloģijām, kā varētu tos lētos šahed dronus vairāk dabūt nost. Jo es domāju, ka tur tiešām viņiem ir, nu, atkal neesmu militārais eksperts, bet noprotams ir tas, ka tikko kā Irāna izmanto kaut ko nopietnu, tā viņi ar visādām tur satelītu iekārtām, mērījumiem, vēl kaut ko, viņi nolasa siltums signālus vai vēl kaut ko un momentāni iznīcina viņu jaudas, tur nezinu, šaut balistiskās raķetes un to visu. Tad lielā tā spēja nav, jā. Bet tas, ar ko nevar īsti uzreiz tā tikt galā un tas, ko viņi var īstenot ilgstoši to teroru, ir tieši ar šiem te šahed droniem, nu, vai tāda tipa droniem, kur viņi ir saražo pa 30,000 un pretī līču valstis un amerikāņi viņus šauj nost ar miljonos vērtām raķetēm, kurām arī ātri šie te apjomi, saprotams, ka vienkārši iet uz beigām un tas vienkārši nav samērojami šī te izdevuma un kāda attiecība. Un tad tas, kur es gribēju aizvilkt ar šo visu, ir tas, ka viņiem pietiek spēt uzturēt teroru gana ilgi, lai kuģi neietu cauri. Un kuģi neiet cauri, tāpēc, ka ir risks, ka kaut kas tam kuģim notiks, tev nav apdrošināšanas. Es lasīju viedokļus to, kā ASV piedāvājums, ka viņi tur eskortēs kuģus cauri. Tas ir diezgan lielas muļķības. Es negribu apgalvot, ka tas tā ir vai nav. Es vienkārši lasīju šādu viedokli. Ja tas tā ir, ka viņi eskortēs, bet tas vienkārši ir uzprasīšanās to, lai tie droni tur lidotu virsū un spridzinātu un baidītu. Un līdz ar to teroru ir iespējams pieturēt kaut kādu laiku ciet. Jautājums, cik ilgi un cik būs kādi precedenti. Droši vien pietiktu ar kādu vienu ļoti nopietnu precedentu to, ka tur gandrīz apstājās. Un tajā pašā laikā viņi ar šiem droniem viņi var arī ļoti būtiski turpināt baidīt gan Dubaju, Arābu Emirātus, gan arī Saudā Arābiju. Un tur paralizēt, jo, protams, ka viņu piegājiens šobrīd ir nolasāms, ir tāds, ka mēs vienkārši terorizējam visus, kas mums kaut kādā veidā šajā te ir iesaistīti, lai mēs viņiem izdarītu spiedienu, lai viņi to ātrāk pārtrauktu mūs tur aktīvi darīt. Nu, un savukārt, tieši runājot par tām naftas cenām, tur būtībā katru dienu, kamēr šis netiek atrisināts, jeb netiek atkal atbrīvota šī kuģa satiksme cauri, tikmēr Irāka jau ziņo, ka viņi ir kaut kādā mērā pārtraukuši naftas ieguvi, jo viņiem vienkārši rezervāri ir pilni.
Vēl tajā pašā laikā Saūda-Arābija ziņo, ka viņi arī sāk, viņi īstenībā paši neziņoja, tas bija hedge fondi, ziņoja to, ka viņiem 2 no 4 lielajiem šiem uzpildes jaudām ir pilnas un ļoti strauji pildās, un viņiem vienīgā iespēja kaut kur citu pusi, viņiem ir šis sauszemes naftas vats uz otru pusi, kas iet tur uz Ēģiptes pusi, bet tam ir salīdzinoši zema kapacitāte. Un, attiecīgi, tur šo Hormuzas šaurumu ciet, tad ir ļoti liels risks to, ka pavisam drīz naftas cenai tiešām sākās globāls deficīts, ja caur turieni iet, ja es nemaldos, līdz pat 20 miljoniem barelu dienā. Bareli dienā jēlnafta, ja kopējais pieprasījums ir ap 100 miljoniem, tad 20% deficīts, tas ir ārprātīgs tam visam kopējam pasaules, un arī izēvielu cenas veidojās no tiem pēdējiem maržinālajiem. Nu, ja ir bišķiņ pa daudz, cenas krīt, ja ir bišķiņ pa maz, tad cenas aug. Šeit ir ļoti pa maz. Un te droši vien arī vēl atspulks no tā, kā tad reaģēja arī gāzes cenas. Es nepateikšu pēdējos skaitļus, bet redzēju virsmas to, ka Eiropā tur spot gāzes cena bija 70% klāt. Un jo no Kataras neiet arī sašķidrinātā gāze. Un pēc tam mēs varam runāt tālāk par to ķēdīti. Un jo katru dienu ilgāk šis viss turpinās, jo ir ļoti liels risks, ka būs naftas cenām pieaugumi vēl tālāki un vienkārši būs deficīti. Un dabas gāze, nākamie soļi iet šis te viss ķimikālies, kas ir nepieciešams plasmasas ražošanai, apģērbam un visam pārējiem, kas nāk no naftas blakus produktiem. Daudz, kur resursu ieguvē ir nepieciešami dažādi šie izēvielas, kas ir blakus produkti naftai. Un vēl, kas ir būtiski, arī mēslojums lauksaimniecībai, kas tiek ražots no dabas gāzes, tad no Kataras tur iet ļoti liela apjomi. Jā, atkal, ja ir kaut kāda šīs lielās izēvielas, no viņām nav tā, ka vienas nedēļas pārtraukums viņu būtiski ietekmē. Bet tas sāk ietekmēt to, ja tev ir 2 nedēļas, 4, ja tas aizies 2-3 mēneši, nu tad gan ir tāds traki. Un jā, viss atdurās par to, ka ja tiešām šis viss pēc 2 nedēļām vai pēc nedēļa no šī brīža, ja nedēļa no šī brīža tas šaurums ir vaļā, un kuģi atsāk normāli iet, es sagaidītu, jā, tās arī izēvielu cenas vienkārši atkrīt atpakaļ tur, kur viņas ir bijušas, varbūt pat vēl zemāk, jo tiek izņemta riska prēmija no naftas cenas, kas iepriekš jau bija sagājusi iekšā, un viss atgriežamies pie nosacīt normālās dzīves, bet nu, tur turpinās, Irāna neatgriežas pie normālās dzīves, tur viņi kamēr paši ņemās savā starpā, un Amerika kamēr negrib atlaist, ja, tikmēr tas karš tur notiek. Bet tā citādāk, ar katru dienu, cik ilgi šis šaurums ir, viņš jau nav fiziski ciet. Nē, viņš nav ciet, jā, es sapratu, jā. Nu, tur viņi paziņojuši, ka viņi nevar, kuģiem nav apdrošināšana, tu, protams, arī droši vien, ja tev pieder kuģis, tā kā, vai es braukšu cauri, man nav apdrošināšanas, un man tur tie daži droni man to 10, ja 100 miljonu vērto kuģīti manējo nogremdēs, nu, nē, jā. Man ir savs bizness, par kuru rūpēties, lai tāda globālais naftas pieprasījums, tas, lai parūpējās par to, lai tur nebūtu karš, ja, un tad katrs tāpēc savas intereses. Un tad tās nākamās pakāpes sekas ir tādas, ka jo ilgāk šis viss notiek, ir pilnīgi iespējams tas, ka mēs nākamnedēļ satiekamies, kā viss beidzās, vai ne? Mēs tur lieki par šo visu runājām, bet ir iespējams tas, ka pēc nedēļas mēs satiekamies un nafta ir tuvu 100, un diezgan visiem ir skaidrs to, ka šis tiešām ātri nebeigsies, ja? Un tas terors tur ir nopietns, un varbūt kāds tankers pa vidu ir nogremdēts. Un tad tās nākamās, pavisam ātri vēl, tās pēdējās nākamās pakāpes ietekmes ir tādas, ka ar augstākām šīm energoresursu cenām inflācija būtiski sāk pieaugt, un tad attiecīgi mums arī procentu likmēm ir ietekmes, viņi nevar viņas šobrīd mazināt, jo ir skaidrs, ka ar augstākām izēvielu cenām viņiem tūlītās būs spiediens atkal uz inflāciju. Nu, un tad kopējā tā ietekme visi to sajūt, vai sākās kaut kur bremzēšanas, skaidrs, ka ir ar lielāku naftas cenu kādā brīdī sākās vienkārši pieprasījuma, tā teikt, izsīkums, jeb cilvēki vienkārši mazāk pērk, tāpēc vienkārši ir dārgi. Bet līdz tam vēl kaut kur ir jānonāk, bet tie scenāriji ir reāli. Un es domāju, tādā ziņā šobrīd tirgus to kaut kādā mērā neceno iekšā, paļaujās uz Trumpa un droši vien viņu spējām to, ka mēs tagad šo visu ātri nokopsim un tūlītās tas viss beigsies. Es domāju, tos riskus nedrīkst neņemt vērā. Jā, un vēl ir tiešām tāds ļoti svarīgs aspekts šajā visā,
ka Amerika nav devusi ļoti skaidru norādi uz to, ko viņi sagaida no šī režīma maiņu, kā tas tieši notiek un tā tālāk. Pagaidām ir tikai un vienīgi kāds tur, kā saka, bumbošana un kopā ar Izrēlu un viss, bet, kā tas viss, teiksim, atrisinās, ko viņi tur. Trumps ir pateicis, ka viņš gribētu pats piedalīties procesā, jaunā ajatolas meklēšanā, izraudzīšanā, izvirzīšanā, bet, good luck with that, kā saka. Es Labi, negribu, protams, izmantot kaut kādus, lai pēc tam atsaucās, ja to, kas pielīdzina Krievus amerikāņiem, ja, bet, ja mēs tā vienkārši augsti skatītos, arī šis te, no Krievijas spiediens to, ka Zeļenski jāmaina, ja, un gribētu šitādu vai tādu, labi, varbūt tā tiešā tekstā viņi nesaka, Trumps pasaka tiešā tekstā to, ka viņš tur gribētu šādu vai tādu. Jā, kopējā šī tendence to, ka tu vari vienkārši citai valstī, tā teikt, priekšlaicīgi, ja es nemāku to vārdu, kā lietoja Baltkrievijas diktators, ja to valodu mēs šeit nelietosim, bet, kā viņš teica, mums vajadzēja priekšlaicīgi izdarīt šo te visu, un tad, jā, mēs, protams, esam šajā visā kopumā pusē, tādā ziņā, ka tas NATO, ASV, tie ir mūsu sabiedrotie, bet pati rīcība kā tāda, tas ir diezgan dramatisks kopējais tas notikuma pavērsiens. Jā, es tev piekrītu. Mēs savu militāro ekspertīzi esam, kā saka, kārtīgi izpauduši šeit, tad tagad pieķeramies tēmām varbūt no citiem laukiem un mīkstākām tēmām. Jā. Tu biji Latvijas Bankas konferencē, jā, šajā nedēļā. Pastāst, kā tur gāja vispār? Ļoti forši gāja tādā ziņā to, ka tas bija tāda laba vieta, kur satikt nozares spēlētājus, satikt visus, kuriem rūp nozares, finanšu nozares un kapitāla tirgus. Un kā pats nosaukums bija Latvijas Bankas finanšu nozares nākotnes fórums. Jā, tad attiecīgi bija par finanšu visu nozari, bija gan par kapitāla tirgiem, apdrošināšanu, bankām un visiem saistītiem jautājumiem. Un tādā ziņā ļoti labs pasākums, kur satikt cilvēkus, aprunāties, kas viņiem ir aktuāls un paspriest par tā brīža tēmām un nākotnes izaicinājumiem. Protams, viens no karstajiem tematiem, kas tiešā veidā varbūt nemaz tik ļoti nebija skārts uz skatuvēm, vai vismaz tajās sadaļās, kur es piedalījos, bija par šiem te ierosinājumiem par pensiju otrā līmeņa brīvlaišanu, bet tajā pašā laikā gan no privātām sarunām, gan no tādas diskusijas, kur es piedalījos, sektors ļoti domā par to, ko mēs potenciāli varam likt vietā, ja šis viss notiek, jo saprot sektors to, ka es nezinu, vai saprotu, ja es vienkārši no individuālām sarunām varu teikt to, ka mēs tiešā veidā ietekmēt nevaram. Ļoti daudz, kas būs atkarīgs no tā, kurš politiskais spēks ar ko, kā izies un kur notiks šī te virzība. Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs, protams, strādājam, kamēr kā ir, tā ir. Un savukārt tajā brīdī, ja notiek šī, piemēram, otrā pensiju līmeņa, tā teikt, brīvlaišana, ja iespēja cilvēkiem to izņemt, ka tajā brīdī ir jābūt gataviem risinājumiem, ja kaut kam jēdzīgam, ko cilvēkiem piedāvāt vietā. Jo ne visi, protams, grib uzreiz iztērēt, ne visi grib šo naudu kaut kur, tā teikt, palaist vējā, bet ir šī te, ir jābūt uzreiz arī kaut kādam risinājuma alternatīvai, ko piedāvāt. Un tas, kas, manuprāt, ir viena no šīm lietām, kas pēdējā laikā, es tādu mazliet gribu mest gan pašu banku, attiecīgi šo pensiju pārvaldnieku dārziņā akmeni un varbūt kaut kādas pārstāvošas institūcijas, arī tas formāts, kā citreiz tiek pasniegt šis potenciālais lēmums un kādas varētu būt sekas. Un te ir jāmin kaut tāds pats Normunds Bergs, kurš izsakās, viņš vienmēr ir tāds arī spilgts savos izteikumos, bet liela daļa cilvēku, kuri to domā par saviem pensiju līmeņiem, un ja tu paskaties sociālajos tīklos, man kaut kā vairāk parādās tie ieraksti, kur cilvēki diezgan daudz atbalsta to, ka viņš pats zinātu, kur viņam to naudu vajag, vienalga vai iztērēt vai kur, bet tā ir viņa nauda, viņš viņu gribētu. Un tad iznāk šī runājošā seja priekšā, un viņi pasaka, tas būtu tā kā apčurāties, un tad tu brītiņu esi siltumā, bet pēc tam tev vēlāk ir slikti. Es neatceros, vai tur kāds lietojas kaut kādus tur vārdus, vai ka tur būtu muļķīgi vai vēl kaut ko, bet tad redz arī, ka daudzi, kas sociālās tīklos ir pārņēmuši un sāks lietot terminus, tā jau tur lumpeņi rīkotos vai vēl kaut ko. Es domāju, ka katrs šāds arguments īstenībā iet precīzi tajā pusē, kur ir tā kā, viņi saka, mums noteikti vajag izņemt ārā līdzekļus. Un tas, ko vēl es arī gan privātās, gan arī vairāk plašākās sarunās uzsvēru to, ka
bieži vien vai pārsvarā tiek atsaukties uz Igaunijas piemēru. Un viņi saka, redziet, kā Igaunijā bija. Mēs skaidri varam redzēt, kādas ir sekas. Un īstenībā šeit jau pašos šajos pamatos ir viena ziņa, ko viņi nesaprot, ka viņi domā, ka, kad viņi pasaka to, ka cilvēki iztērēja, ka tas ir kaut kas slikti. Bet es domāju, kā domā cilvēks ikdienišķais. Viņš domā, bet viņiem bija ko iztērēt. Man nav, man nedod. Man ir sava nauda, bet man nedod. Tas arguments to, ka nozares pārstāve pasaka, redz, cik slikti, ka viņi iztērēja, tie atkal šeit redz tieši pretējo to, ka man būtu ko iztērēt. Nu, jā, te arī es pieminēšu vienu sarunu, ko es arī dzirdēju, vienkārši interviju televīzijā. Tā bija ar bijušo politiķi, nesaukšu vārdā, kur arī tika arguments tiek minēts, ka daudziem cilvēkiem ir akūtās vajadzības, kaut kādas ielaistas medicīniskas tur lietas, pa ko vispār, ko tu zini, ka tu nevari tagad ņemt kaut kādus kredītus, vai tu nevari samaksāt un tā tālāk, ka tagad viņiem tieši laikā būtu parūpēties par savu veselību un tā tālāk un tā, un tad uz ko īstenībā tam ekspolitiķim arī tur nekāda liela argumenta nebija, tā pēc būtības. Tu ļoti pareizi saki, jā, redzi, tiem igauņiem bija tā iespēja iztērēt. Tagad ir lietuviešiem šogad, un vēl viens, ko es gribu piezīmēt arī, ko es gribu norādīt uz šīm argumentācijas kļūdām, varbūt, ka viņi no tā var mācīties, bet, ka viņi saka, redziet, kā Igaunijā, un tagad viņiem viss tur būs kaut kas, bet faktiski ir bijušas nepieciešamība līdz šim palielināt, piemēram, sociālās iemaksas visiem, tāpēc, lai nosaktu mazākas pensijas tiem, kur izņēma. Nē, tas nav. Varbūt kādreiz nākotnē būs, bet mums pagaidām nav skaidrs secinājumi. Mēs skaidri secinājumi tiešām ir tie dati par to, ka nauda tika iztērēta, bija inflācija, bet tie argumenti nepalīdz tam viņu keisam to, ka vajadzētu saglabāt. Un vēl viena lieta, kas šeit ir jāuzsver, ko es šajā nedēļā centos visur eskalēt, man arī uzaicināja piedalīties vienā no diskusijām tur domnīcām, un bija tieši runa par to, kā veicināt brīvprātīgo uzkrāšanu pensijai, un tur doma bija tieši par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu, 3. pensiju līmeni. Un tad, gatavoties šai sarunai, es atgriezos pie tā, kādas ir komisijas dzīvības apdrošināšanai ar uzkrājumu. Un šo es biju skatījis pirms kaut kādiem 5-6 gadiem. Es biju tādu salīdzinājumu uztaisījis, tas bija iemantojis ļoti lielu popularitāti, un īstenībā vēl joprojām, ja tu Googlē ierakstīs dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu salīdzinājums, tad tas ir viens no pirmajiem, kas parādās. Googlē patīk šis te materiāls. Un es viņu atjaunoju, ne pilnībā, bet tā izlases secībā no katra no pakalpojumu sniedzējiem paņemot vienu. Un kas ir ļoti dramatiski, ir tas, ka ir daudzi, ir vairāki piedāvātāji, kuriem tie nosacījumi ir tādi, ka, ja tu pēc gada pārdomā, tad tev pārtraucot šo līgumu, vai nu ir ļoti liela laušanas komisija, vai arī tev pirmajā gadā pats par sevi ir ļoti liela komisija iestrādāt iekšā. Un faktiski ir vairāki piedāvājumi, kur pirmajā gadā tu 40% samaksā komisijās. Bija pat 60, es redzēju, tā tabulā. Bija arī 60, jā, tas laikam viens tur atsevišķs gadījums, bet kopumā, un tad cilvēki var teikt, jā, bet jāskatās ilgtermiņā un vēl kaut ko. Es gribu teikt, jebkas, kas ir šāds, es gribu izmantot angļu valodas terminu predatory financing, jeb parasti to izmanto kreditēšanas jomā, ka tiek izmantoti tādi nosacījumi, kas, tā teikt, eksploatē mazāk aizsargātu lietotāju. Tad šeit no šīs puses varētu to. Man, protams, visinteresantāk bija tad, kad es šo piedāvāju, kā to varētu risināt. Es piedāvāju, ka varētu, piemēram, ierosināt šādiem produktiem maksimālo komisiju griestus. Un jāsaka, tajā brīdī apkārtējie šīs domnīcas dalībnieki, kas arī bija daļa pārstāvi, tur bija tādas acis, ko viņi pat nebija varējuši iedomāties. Bet tajā pašā laikā, ja mēs varam ierobežot maksimālo procentu likmi, ko mēs ņemam ātrajiem kredītiem, ne mēs, bet kuru drīkst, jā. Tad kāpēc nevarētu uzlikt šeit kaut kādu limitu? Un, protams, ka šie nozares, jeb sektors pats kā tāds, viņš ir ļoti piesardzīgs. Tiem, kuriem ir zemās komisijas, tie saka, daudzus gadus viņi runājās, bet netiek galā ar tiem, kuriem ir lielās, tie vienkārši dara savu darbu. Mēs pārdodam, labi maksājam konsultantiem un tam līdzīgi. Un vēl aktuāls jautājums šajā visā diskusijā ir, varbūt arī laiks kaut ko mainīt arī nodokļu atvieglojumu ziņā, jo šobrīd sanāk diezgan liels diktāts.
Ja es gribu saņemt nodokļu atvieglojumus par ilgtermiņu uzkrājumiem, es to nevaru nekādā citā veidā, kā vien ejot vai uz trešo pensiju līmeni vai apdrošināšanu ar uzkrājumu, tad man spiež izmantot kādu pakalpojumu, ja es Jā. gribētu būt šis te labais krājējs, kuru tādā veidā atlīdzina ar nodokļu atvieglojumiem. Tam tā obligāti nebūtu jābūt. Ja? Varbūt, ka ir jāpārskata vispār vai no citi nosacījumi jāmaina, vai kaut kas jāierobežo, vai vēl kaut kas. Man nozares spēlētāji teica to, ka, ja viņiem nebūtu tik daudz jāadministrē, piemēram, dzīves apdrošināšanā ar uzkrājumu, tad viņi varētu uz pusi samazināt komisiju izmaksas. Tieši šis nodokļu jautājums un uzskaitas un vēl kaut ko man tur minēja. Bet skaidrs tas, ka nozara rauj deķīti vienā virzienā, un kas man ļoti pašu man izbrīnīja, bija vēl argumenti vai piedāvājumi, kas it kā no vienas puses skan jēdzīgi, ka, piemēram, mums katram cilvēkam vajadzētu uztaisīt trešo pensiju līmeni, un tas tā kā likumā noteikts ir, ka katram ir, un tu drīzāk pēc tam vari atteikties viņā piedalīties vai nē. Un bez mazliet tā, ka no dzimšanas tur katram kaut kas pienākās. Un tad vēl bija priekšlikumi to, ka nodokļu atmaksu varētu ieskaitīt iekšā, jeb šos nodokļu atvieglojumus, ka viņas automātiski skaita iekšā atpakaļ tajā pašā produktā. Un tur, kur man tas tajā brīdī cēlās matas stāvus, bija no šī pieejama to, ka mums kādam kaut ko vajag uzspiest, uzlikt. Mēs nevis dodam brīvību rīkoties, bet mēs tā kā ieliekam viņus visus, jo viņi jau tāpatās nesaprot, ko viņi darīs, mums pēc tam būs tā problēma, un tāpēc mums vajag tagad. Un tad mēs virzamies tajā virzienā, kur mēs nevis uz kapitālismu un brīvību, bet uz sociālismu vai komunismu un noteiktām uzspiestām lietām. Bet es tev gribu pajautāt, ja mēs vēl drusku par tām komisijām, man arī, protams, izbrīna tas, ka tajā tirgu ir tādi, kuri prasa 3-4%, un ir tādi, kas prasa 40-60%. Tā atšķirība, tā amplitūda ir vienkārši nenormāla. Un tad man ir jautājums, tur ir konkurences problēma arī kaut kādā ziņā, vai tur ir kaut kāda, jo kā es, piemēram, ja tas ir kaut kāds tāds krietnes mārketings, ko viņi uz mani realizē, vai kā viņš to dabū gatavu? Jāsāk ar to, ka šie produkti ir ļoti grūti savā starpā salīdzināmi. Es esmu paņēmis vienkārši mazliet pārzinot kaut cik, kur to informāciju var paņemt. Es paņēmu tuvākos rādītājus, ko var salīdzināt no pamatinformācijas dokumentiem, kur šai informācijai ir jābūt apkopotai pēc regulējuma, pēc noteiktām prasībām. Tā citādāk mēs ar tevi, piemēram, gribētu šodien salīdzināt, kā tad ir komisija vienam vai otram pakalpojumam. Mēs varētu iet pa tām mājaslapām, mēs vienkārši apmaldītos, noraktos un nesaprastu tos nosacījumus, kas tur ir sarakstīti. To nevar grūti salīdzināt. Katram, protams, iekšā ir citi nosacījumi. Vienam ir lielāka dzīvības apdrošināšanas šī summa, ja polise. Otram ir vai nu nav pavisam, vai arī tik daudz, cik ir uzkrājums. Un, attiecīgi, tur arī veidojās šīs atšķirības. Un jāuzsver to, ka šīs milzīgās komisijas, 40 vai 60%, tas ir tad, ja tu pārtrauc pirmajā gadā. Bet ilgtermiņā tās atšķirības veidojās tad, ka, ja mēs paskatāmies to otru rādītāju, kāda ir ietekme 10 gadu periodā. Un, tur mēs redzam, tiem, kuriem ir zemo izmaksu plāni, tiem tur ir ap 1% kopējās izmaksas uz tavu ikgadējās izmaksas vidēji. Savukārt šiem dārgajiem, kuri no sākuma ir dārgi un kuri parasti vispār ir dārgi, tiem ir 3-4% gadā, pat varbūt kādam pat līdz 5%. Un tur jau tas beigās viss aiziet līdz tam, ka šie produkti, kuriem ir tas 3-4-5, viņi faktiski var eksistēt tikai dēļ nodokļu atvieglojuma. Jo, ja nebūtu nodokļu atvieglojumu, tur beigās ir nulles rezultāts un neviens tādu produktu neņemtu. Labi, viņu paņemtu tāpatās pārdošanas dēļ, bet arī šeit slēpjas tajās lielajās komisijās daļa no atbildes, ka tiem, kuriem ir šīs lielās maksas, viņi jau maksā pārdošanas aģentiem. Un tad tie aģenti aktīvi staigā apkārt un pārdod. Un tāpēc es nesaukšu konkrētus vārdus, bet tie visi var aiziet un apskatīties, kuriem ir tās lielās komisijas. Bet tad, ja jūs kādreiz paskatīsieties, piemēram, arī amatpersonu deklarācijas, tad tur jūs redzēsiet apdrošināšanas polises galvenokārt, ne galvenokārt, bet daudzos gadījumos jūs redzēsiet tieši tiem, kuriem ir šīs lielās izmaksas. Un tas ir, bet tur ir vēl viens labi strādā aģenti. Tur ir vēl viens moments arī, ka tie aģenti veido to saucamo, tādu kaut kādā ziņā tādu drusku to piramīdas schēmu tajā visā pasākumā, ka viņi iesaista citus un tas aģentu tīkls ir tāds kā bezmaz tur
tu esi zem manis, es tev palīdzēšu tur ar tiem klientiem, un tur, nu, var sakot, es esmu visādas dzirdējis Jā. tos gājienus tajā. Tā Un, kā, zin, nu, kā, tā, kad jā. augsti domā par naudu, ja, tad arī, ja tu esi vienkārši šī te, brokeru, apdrošināšanas brokeru aģentūra, kuri pārdod šo te dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu kā vienu no produktiem, tad nu, tev ir pavisam augsts aprēķins. Vai nu tu aizsūtīsi uz kādu, kuram ir zemā komisija, un tu gandrīz neko no tā nedabūsi, vai tu aizsūti šitiem, un tev ir forša komisija, un tev ir forša komisija. Un tā tas arī strādā. Jā. Un tad nu, kaut kādus veidus vai nu viņus ierobežot, vai pašu produktu dizainu. Jā, tāds bija skaistais vārds, ko šā visu mainīt. To varētu. Bet labi, es te ļoti garajā aizgāju. Kopumā visas pasākums bija ļoti foršs. Man patika. Es vienkārši mēģināju izmantot kā iespēju šo jautājumu aktualizēt, jo, protams, ka citi runā no savas perspektīvas, un ja ļoti daudz nozares pārstāvi. Viņi pārsvarā skatās, arī saprot, viņu intereses viņiem ir jāpelna, un darbiniekiem ir jāpelna nauda saviem akcionāriem, un attiecīgi jādomā veidi, kā to visu darīt. Viss ir saprotams. Bet tāpēc atnāca es, kurš ar citiem skatu punktiem. Bet tā kopumā man ļoti patīk pasākums. Tu varēsi satikt ļoti daudz nozares pārstāvjus, aprunāties par aktuālo. Jā, Bet ikdienas cilvēkam tur nav ko darīt. Tur nav ko darīt. Investīcija idejas tur neieraudzīsi. Tas tiešām ir nozarei. Jā, un man prieks, ka tu tā ļoti interesanti, kā saka, ar tādu kontroversiju iekšā, nevis pa spalvai, kā moderātori parasti tur diskusijās vai kā, bet uzreiz tieši jautājumi precīzi, man liekas, tas ir tas, kas bieži vien varbūt arī tādās Latvijas diskusijās pietrūkst, un vēl vairāk tās viss šāda lieta pietrūkst Eiropas līmeņa diskusijās, kur es pabiju Luksemburgā šonedēļ, Eiropas Investīciju bankas ikgadējā fórumā. Jāsaka, es pirmo reizi tajā fórumā piedalījos, es nebiju agrāk bijis. Nu, pēc tāda apmēra un mēroga tas ir kaut kas tāds, nu, arī gandrīz bez maz Davosai pielīdzināms, notiek tur daudzās dažādās vietās, bet nu, tā galvenajā tur, nu, faktiski tu tur var redzēt jebko uz skatuves. Tur ir sākot no astronauta, beidzot līdz Holivudas aktierim, tur visa veida prezidenti, redzēju, principā parunājos arī ar Pasaules tirdzniecības organizācijas prezidenti, parunājos arī ar Eiropas Investīciju bankas prezidenti, satiku mūsu komisāru Valdi Dombrovski, nu, var sakot, ej pa gaiteni un, kā saka, cilvēkiem klāt un runājies, ja tev ir, kā saka, ko viņiem prasīt. Bet, nu, kas ir tās galvenās atziņas no šī visa pasākuma? Varbūt ir tādas, nu, vairākas. Pirmais ir varbūt ir tā, ka šobrīd visas organizācijas ir bezmaz tādā redzēt un just ķīlnieku lomā. Un kāpēc es saku ķīlnieku lomā? Tāpēc, ka visi ir ķīlnieki Eiropas tādai īsti nespējai identificēt, kas ir mūsu līderis. Kas ir tas, uz ko mēs virzamies, ejam un tā tālāk. Ir Eiropas komisija, bet Eiropas komisija ir ļoti daudz dažādi, nu, tā kā tie virzieni, bet tādas vienas izteiktas līderības nav. Un līdz ar to, ja tu esi liela organizācija, piemēram, Eiropas Investīcija banka, tu esi izpildu organizācija. Viņi ir tie, kas principā finanšu ministri padomē nolēmj, kas būs tie, nu, padome nolēmj, komisija tā kā dod tās savas politikas, ja, un visi ir vienojušies, ka mēs atbalstam tātad drošību, mēs atbalstam tur zaļo kursu, un tur enerģiju vēl kaut ko. Nu, tātad ir kaut kādas definētās lietas, un Eiropas Investīcija banka ir tas instruments, caur ko šīs visas programmas tiek nu, finansētas. Un viņi arī patiešo nefinansē projektus. Viņi lielā mērā bieži vien, ne tā kā vienmēr, bet nu, tā kā bieži vien arī caur tādiem pastarpinātiem tālāk instrumentiem to dara. Tur ir kaut kādi ieguldījumu fondi un tā tālāk, kuriem viņi vienkārši uztic naudu un tie tālāk sadala. Piemēram, mazo vidējo uzņēmumu segmenta attīstību, piemēram, tādās valstīs kā Baltija, ja, tad lūdzu, tad
tur ir tiek iedots fondiem, un viņi tālāk zina, kā to naudu iztērēt. Protams, tur prasīt pat ķēdītai atpakaļ atskaites un tā tālāk, bet tas tā. Nu, vienkārši, lai princips ir skaidrs, kā tā organizācija strādā. Un tā līderības trūkums viņiem ļoti traucē, jo šobrīd, nu, teiksim, tā mēs arī paskatāmies, tad, nu, tur Francija skatās vienā virzienā, Spānija skatās pilnīgi citā virzienā, Itālija ir kaut kāda sava aģenda, un Grieķija vispār kaut kādā stratosfērā peld. Var sakot, katra tā valsts, viņi tur ir it kā, nu, tā kā pati par sevi. Un tas, ko tā Nadja Kalvīņo, kas ir prezidente, man arī teica, viņa teica, ļoti svarīgi ir, ka nu, mēs Eiropā nezaudējam to vienotības sajūtu kaut vai. Nu, var jau, protams, katru reizi būt kaut kādas tur atkāpes un tā tālāk traki laiki diktē arī savas nosacījumus, bet nu, tomēr, ka tā Eiropa turās kopā. Un tad bezmaz man tāda sajūta palika, ka viņi ļoti baidās no tā, ka šī vienotības ideja Eiropā varētu izplēnēt. Nu, un tad tur tiek minēta Ukrainas, tur kāp uz skatuves visa veida vēstnieki visādā tur un tā tālāk, nu, kas ir tādi labas gribas vēstnieki tur. Un tie tur, jā, minēja piemērus, kā piemēram, politiskā sašķeltība var novest pie kaut kādām lielām krīzēm un tā tālāk. Nu, tad kopumā vēl viena ļoti interesanta tēma, kas pacēlās šajā fórumā, bija fakts, ka mums īstenībā Eiropā ir daži čempioni, tādi lielie, nu, tur Mistrālējāji, tur vēl kas ar starp citu CEO, kuras satiku, francūzi, ļoti interesants tipāši. Vēl visādi tur, nu, teiksim, mums ir kaut kādi čempioni, ja viņi tur arī lietuviešu militārās aktivitātes, tagad, kas ir tā militārā rūpniecības aktivitātes, ko viņi tur minēja, ja kā tāds spilgts piemērs, kuriem arī viņi ir devuši naudu un tā tālāk, bet tā kopumā Eiropā trūkst ideju, trūkst biznesu, kuros investēt. Šeit, starp citu, ļoti interesanti no tāda investīcija viedokļa nu, viņi tur deva arī visādus piemērus. Atkal viens no pārstāvjiem, ar ko es tikos biju kāda ir lielā, es tagad pēkšņi izkrītu no prāta, nu, pilnīgi. Eiropas biržas lielā, nu, Francija. Euronext. Jā, Euronext, jā, pareizi, pareizi, paldies tev. Ar viņu vadītājiem arī tur satikos, un viņi arī pieminēja to, ka, nu, paskatieties uz tām kapitalizācijām, kādas mūsu kompānijām ir, ja, tur kaut vai Nova Nordisks un kas iet vēl tur uz augšu, ja, tie, kas tagad ir ļoti populāri tur uzņēmumi, kas arī ir startupi, ja. Viņi teica, nu, jā, tādi mums ir 3, 4, varbūt gadā vai kā tam līdzīgi, kuri, nu, tā pašauj vaļā. Bet, ja paskaties tur un salīdzina Ameriku, vai pat nevajag Ameriku, nu, tur paņem kaut kādus arī citus reģionus, jā, tur Āziju vai kā. Teic, nu, tur nevar salīdzināt, tur ir desmitiem, dažos pat 100 gadā, kas nāk ārā ļoti labas valuācijas uzņēmumu, kuros investēt un tā tālāk, un kuri arī dod atbilstoši mērķiem, kas ir ļoti svarīgi. Redz, Eiropā ļoti svarīgi ir tas, ka, ja komisija ir noteikusi zaļo kursu tur un nu, redz, mākslīgo intelektu viņi nav it kā noteikuši, jā, bet, nu, tad jautājums, vai tu esi bizness tajā virzienā, jo tad, protams, tu vari gūt un arī Eiropas atbalstu lielā mērā. Nu, un tad tā tēma bija, protams, tāda, ka mums ir struntīgi ar to vidi. Nav kur investēt vienkārši. Tev nauda ir, jā, bet nav kur viņu likt. Un tad, kur? Nu, tev jāiegulda ir Āfrikā. Jā. Un tieši tas arī starp citu notiek. Viņi reāli ņem un iegulda Āfrikā to visu pasākumu. Un, piemēram, EIB Global, kas ir tā viņu struktūra, paziņoja, ka viņi ir piešķīruši tagad 1 miljārdu eiro atjaunojamās enerģijas projektiem Subsahāras Āfrikā, lai atbalstītu tādu Mission 300
līdz 30. gadam, kur tas mērķis ir, ka viņi pievelk elektrību cilvēkiem vienkārši, nu, tā kā reģionu. Jā, Nu, jā, jā. jo 600 miljoni cilvēki Āfrikā, tur tajā reģionā ir bez elektrības, 600 miljoni, ja, joprojām. Un viņi plāno līdz 30 gadam pusi aprīkot ar elektrību. Jā. Nu, lūk, viens skaidrs piemērs, ja, kur mēs redzam, ka to miljardu droši vien varēja mierīgi iztērēt Eiropā, bet nu, viņš jānovirza uz Āfriku, tāpēc ka, lai nauda kaut kur strādātu. Un trešā lieta, ko es pavisam ātri gribu varbūt pieminēt, ir tā, ka tur atkal Dombrovskis sēdēja uz skatuves un visi kā viens, tīpaši uzņēmēji, kas bija tajā fórumā, minēja to, ka, mīļie draugi, jūs mums tā esat savilkuši roku dzelžus uz rokām, ka mēs nevaram normāli neko uzbūvēt, mēs nevaram neko principā pakustēties un izdarīt, ja mums nav kaut kādas anketas, regulācijas, jāizpilda kaut kādi dokumenti, vēl vis kaut kas, un tas viss paņem mēnešus un gadus dažos gadījumos. Un tur Dombrovskis nāca klajā ar, protams, ļoti optimistisku ziņu par to, ka šajā nedēļā Eiropas komisijā arī stājās spēkā jaunais, viņi izziņo jauno investīciju, šo, nevis investīciju, bet industriālu akcelerācijas, pātrināšanas aktu, kas automātiski, tur atvieglos daudz visas tās prasības un regulāciju uzņēmumiem. Bet, vai tas dzīvē tā strādās, es arī Dombrovskim prasīju, mediānā varēs dzirdēt atbildi, bet pēc būtības es sapratu, ka viņš arī ļoti labi apzinās to, ka tas nebūs vienas dienas jautājums, jā, ar vienu tādu, ka tas būs gadiem jāturpina ar valstu valdībām runāt par to, lai viņas labi izpildīs Eiropas prasības, bet lai nekrauj neko vēl papildus klāt. Tā kā, tā, vienkārši ieskicējot to galveno domu, kāda bija šajā fórumā. Izklausās, ka bija ļoti intensīvs pasākums un aizņemts. Divas kaut kādas ātrās refleksijas klausoties nāca prātā. Viena lieta ir, es pats sekoju ar dažādiem analītiķiem, kas galvenokārt ir vai globāli vai ASV bāzēti un analītiķi pārvaldnieki un tie, kas ir ārpus Eiropas. Ja? Bet nav Krievijas aģenti, ja? Tas ir jāuzsver. Ja? Tur ļoti tiek kopumā apšaubīts šis kopējais Eiropas spēja būt vienotai. Un bieži vien tiek runāt par to, ka tur Eiropa ilgstoši nevarēs pastāvēt, un tam līdzīgi katram pilnīgi savas lietas, tā kā tu tieši minēji. Man gan liekas, ka beigās varbūt to Eiropu, kur tur kopā, tas, ka ir jābūt kopā, tā vienkāršoti runājot, ja, lai man atkal cilvēki nepārprot, ja, bet tas Eiropas Savienība ir vajadzīga tāpēc, lai paši savā starpā nekarotu. Ja. Un tad pārējais visu laiku ir tāda stiepšana, vilkšana un viens uz otru, tā kā mēs tur ko, bet galvenais pašiem savā starpā neņemties. Un nākamā refleksija bija tas, ka varbūt īstenībā arī paši Eiropā mēs sevi mānām, ka mēs gaidām, ka mums būs kaut kādas īpašas straujās izaugsmes vai jaunās idejas, jo, ja mēs paņemtu droši vien demogrāfijas profilu, mēs saprastu, ka Eiropa kopumā ir, ja ne jau ir, tad vienkārši iet uz to, ka ir diezgan liels pansionāts, ja tā var teikt, un tad pārējo apkalpojošo personālu. Un tad, kad cilvēks nonāk kaut kādā vecuma posmā, viņam arī mainās prioritātes. Tur nav runa par izaugsmi. Es tā vienkārši atkal saku, ja neņemiet visi to tagad. Es neteicu to, ka visi seniori ir neorientēti uz izaugsmi. Nē, es vienkārši par šo te lielo kopumu un vidējiem rādītājiem. Tad tur izaugsme un raušanās uz kaut ko labāku nav pirmā prioritāte vai vienā no prioritāšu sarakstiem, kas savukārt ir tajos reģionos, kur ir augoša demogrāfija, kur cilvēki tiecās izrauties no kaut kā ārā. Eiropā ir salīdzinoši ļoti augsts dzīves līmenis, ir īpaši tajā, ja tu jau
esi tā, ka tev tās lietas ir sakārtotas, jā, tad droši vien lielākā pasaules daļa varētu sapņot par to, un tāpēc arī tik daudz ir imigrācija Eiropā, tāpēc, ka nu, tu to ieraugi, tā ir tā dzīve, ko gribētos, jā, Tu un gribētu, nerunājot jā. par ienākumiem. Nerunājot par ienākumiem, tas nav tik svarīgi, ja tev Amerikā var būt 3-4 lielāki ienākumi, bet dzīves līmeņa kvalitāte, tu vari dzīvot 2 labāku Spānijā, Itālijā, Francijā, tev tur pamatlietas ir sakārtotas. Ja? Pārējais viss tev tur ir baudis skaisto dzīvi. Bet atgriežoties pie tā, pie šī demogrāfijas profila, pie tāda liela Eiropas līmeņa pansionāta, varbūt pat nevajag no tā kaut ko gaidīt. Un ka pašiem ir jāapdomā, varbūt drīzāk, tad, kur mēs varam atrast tās iespējas, lai mēs to dzīves līmeni saglabātu, lai mēs viņu nepazaudētu, un kur mēs tur varam ieviest tos risinājumus, lai mēs to varētu arī citiem vēl piedāvāt. No šī kaut kā nopelnīt. Ja? Bet Nevar to izdarīt. Nevar. Es tev uzreiz, kas par pasaku, to nevar izdarīt, tāpēc, ka tu pats jau arī saki, šobrīd ir tas moments, ka jaunās vērtības pievienošana, visas tās inovācijas un tā tālāk, viņas ir jāmērogo, viņas ir jāpavairo, un tāpēc tas kapitāls ir gatavs likt iekšā to naudu, bet tā problēma ir tajā, ka daļēji, jā, es piekrītu, ko tu minēji, ka ir novecošanās, tāda vispār kopumā Eiropā. Tas noteikti ir ļoti būtisks un svarīgs aspekts, bet arī otrs, kas ir tas, ka ja, teiksim, pastaigā pa to pašu Luksemburgu varbūt ir īpašs variants, jo tur ir vienkārši daudz Eiropas institūcijas un valsts institūcijas, jā, bet pēc būtības tā Eiropa ir publiskais sektors. Tas ir liels, masīvs publiskais sektors, tomēr liela, un tās labās, lielās algas ir tiem kostīmos staigājošiem cilvēkiem, kuru darbi ir izdomāti lielā mērā, un kuri vienkārši iet uz darbu, sēž pie datora, uzraksta 3 papīrus dienā un iet mājās. Un tas ir, teiksim, tā visa diena kopumā ir kaut kāda 200 eiro plusā viņam. Ja? Elementārs, ja piemērs. Kāds par to visu maksā? Tas tomēr ir, tā ir Eiropas liela tāda problēma. Tas Amerikā tā tomēr nav. Bet atgriežoties pie tā, ko es mazliet pieskaros, bija par to, ka mēs jau paši par to balsojam. Tādā ziņā to, ka es ar tevi varbūt mēs savas konkrētās balsis neiedodam, bet kopumā kā sabiedrības par to balso un attiecīgi arī no tā, kāds ir šis vēlētāja profils un viņa vērtības un tas, ko viņš grib, viņš jau par to nobalso. Un tad kopumā mēs šobrīd esam visi par to, ja tā var teikt, nobalsojuši un šķietam ir apmierinātība. Kādā brīdī jau kaut kas atkal mainīsies, bet kurā brīdī un kā, to mēs redzēsim. Un varbūt, ka mainīsies drīzāk citos politiskajos uzstādījumos no kreisajiem uz labajiem un tam līdzīgi, bet vai uz esošā saglabāšanu neko nemainam. Vienkārši mierīgi dzīvot. Dodiet man to vienkārši mierīgi dzīvot. Jā? Tomēr tas ņemšanās uz priekšu, izaugsme, tas tomēr prasa mainīties, tas tomēr visiem prasa kustēties. Tas arī paredz to, ka nav sistēmā tāda iespēja to, ka tu 40 gadus nostrādā un pēc tam 40 gadus pensiju saņem, pats nekrājot, ja, bet paļaujoties uz pārējo sociālo sistēmu. Starp citu, pavisam īsi, ļoti interesants aspekts arī, ko es dzirdēju no skatavas, bija tas, par ko mēs runājām pagājušajā raidījumā par mākslīgo intelektu un par to, ka ļoti daudzi baidās, arī tie runātāji teica, ka viņi personīgi baidās no tā, kādas ir attīstības iespējas šim. Un, proti, ka mākslīgo intelektu, protams, var mēģināt Eiropas līmenī, kā Eiropa arī to dara, ierobežot, iegrožot, regulēt un tā tālāk, bet pēc būtības viņi teica, mēs tūlītās te visu saliksim kastītēs, ja? Bet mēs paskatīsimies, kas notiek ārā pasaulē, un tur būs tā produktivitāte debesīs, ja? Un mēs būsim ar savu regulējumu, te visi dati, un kas tik tur, lai nenoplūst, un kas tik tur, lai nenotiek slikts, ja? Un mēs būsim spiesti vērt vaļā tās slūžas, lai vienkārši medicīna attīstītos, lai lauksaimniecība attīstītos un tā tālāk, kur visā pasaulē būs liela izrāviena, un mēs atkal skriesim pakaļ tam visam, ja mēs visi būsim atkal saregulējuši. Redzēsim. Es tādu vienkārši, kāpēc ar tās visas regulācijas rodās? Ja mēs par šo tēmu baigi ilgi esam aizgājuši, bet
bet arī iedomājieties vienkārši kāds konkrēts personāžs, kuram blakus mājai kaut kas sāk notikt, kāds sāk kaut ko darīties. Un tad ir šis vēlētāja elektorāts, kurš saka, NIMBY, ja? Not in my backyard. Ja? Un tad rodās visas regulācijas, rodās visas prasības, tāpēc, lai visu ierobežotu vai palēninātu un parūpētos par esošajiem. Un es domāju, tas kopējais noskaņojums ir tāds NIMBY. Bet varbūt mēs varam pavisam vēl pašās beigās, mums dažas minūtītes palika, viena interesanta arī lieta, ka no investīciju pasaules tas, ka pirms nedēļas tika publicēta pirmā Berkshire Hathaway vēstule, kuru vairs nebija gatavojis Warrens Buffets, bet viņa pēctecis Gregorijs Ābels. Un es šo vēstuli iepazinos, diezgan tā man jāsaka, es tādus īpašus investīciju ieskatus tur neguvu, bet tādā ziņā ļoti prātīgi to, ko viņš ir salicis. Viņš ir daudzkārtēji ir uzskaitījis uzņēmumu vērtības, principus, pēc kādiem viņi strādā, kas viņiem ir šajā biznesa pamatā, kas viņiem ir portfelī un kā ir gājis tur mazliet arī tas finansiālais rādītājs. Nu, un tā kopumā uzlicis to, šī vēstule ir īstenībā tāda jau nākamā stafetes nodošanas posms, ja, kur viņš ņem savu šo vadību. Un, ja mēs paskatāmies uz akcijas cenu, Berkshire Hathaway akcijai, tad redzam, ka šī akcija kaut kādu laiciņu ir iestrēgusi kaut kādos līmeņos. Īstenībā līdzīgi tāpat kā S&P 500 indeks. S&P 500 indeks stāv no rudens, tur plus mīnus kaut kādos. Tāpatās līdzīgi arī Berkshire Hathaway, viņi arī pat vēl ilgāk kaut kādos līdzīgos līmeņos stāv. Un tas Berkshire Hathaway, tas lielais izaicinājums, tas, kas viņiem iepriekš ir superīgi strādājis, bet tagad tas lielais izaicinājums no investoru skatu punkta ir tas, kā šis viss izdosies Gregam Ābelam, jo arī viņš min to, ka viņiem ir ļoti maza organizācija, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no CEO, un viņš tā noliek, ka tā būs tā viņa atbildība. Ja kaut kas iet ultimately, jeb gala rezultāts ir viņa atbildība. Kur tiks piešķirts investīcijas tajās grupas ietvaros, vai iekļaut kādas lielākas pozīcijas. Mazajām, protams, ir tur savs atkal tas menedžers, aizmirst vārdu, uzvārdu, bet kopumā tā ir paša šī CEO atbildība. Un līdz ar to es domāju, tirgiem kopumā gribās redzēt, ko tad īsti viņi darīs, kā viņi darīs, jo ļoti, ļoti daudz kas būs atkarīgs no viņa. Skaidrs, izmaiņas ir notikušas un šobrīd tā kā, labi, pārdot negribās, tāpēc, ka tur ir daudz vērtīgi aktīvi. Tajā pašā laikā, ja es paskatos uz vienkāršiem rādītājiem, to pašu price to earnings un šādus, tad šobrīd viņi pēdējos 2 gadus viņi ir diezgan augstā līmenī. Viņiem ir 11, bet zemākos brīžos ir bijis 7, 8. Un šobrīd viņi sēž uz naudas. Tad principā maksā diezgan liela valuācija par to, ka viņi sēž uz naudas, ja tā vienkāršoti var teikt. Un tā kā būs ļoti interesanti sekot, stafete ir nodota. Bet es noteikti nebūtu viens no tiem, kas tā kā vienkāršoti, jāmet Berkshire Hathaway, tur jau gan jau viss būs ok. Tur ir mainījies 10 gadiem ilgs process, viņš ir mainījies un būs citādi. Ļoti labi, ka mainījies, visam jāmainās. Jā. Un es atkal pēdējās dienās redzu tās mēmes, kur stāv šis kaut kāds zolīts kungs, dzer kafiju, apkārt ir kaut kādas katastrofas, kataklizmas un augšā uzraksts. Tagad pienācis laiks uzzināt, ko Warrens Buffets darīs ar saviem $380 miljardiem. Tā kā tas būs interesanti apskatīties. Viņiem ir ļoti liela tiešām nauda uzkrāta. Droši vien, ka varbūt, ka pat vēl nav pienācis īstais laiks iet iepirkties, vēl jāpagaida, droši vien ir. Nav rekomendācija, bet es domāju, ka... Es tā uzskatu. Tas ir mans personīgais uzskats. Man liekas, ka par šo naudas līdzekļu atlikumu viņi skaidri signalizē. Viņi arī saka to, ka mēs neredzam pietiekami pievilcīgas iespējas, kur gan scale-ā, tādos apmēros līdzekļus ieguldīt, un arī kur mēs redzētu pretī tās potenciālās atdeves. Tas ir ļoti skaidrs signāls, manuprāt, arī par tirgu kopējo stāvokli. Nu ko, labi, šajā reizē esam izrunājuši visu, ko vēlējāmies. Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri, droši rakstiet to zem YouTube video vai visur, kur varat uzrakstīt. Kopumā noteikti ejiet palasat Kaspara blogu Substackā.
Varat paskatīties medijā, pirmdien būs saruna, kā jau minēja, ar Eiropas Investīciju bankas prezidenti, droši vien arī vēl daudziem interesantiem cilvēkiem, tā kā Ne tikai var, bet ir. vajag. Jā, tā kā droši, un atkal tiekamies nākamā piekdiena, kā jau ierasts, gan televīzijā, TV4, gan arī internetā. Paldies, Kaspar, arī par tavu dalību šodien. Paldies! Paldies, Kristap, tiekamies pēc nedēļas.